Labdien! Labdien! Es jums zvanu par Volvo V60 sludinājumu baltā krāsā. Jā. Kādā stāvoklī ir mašīna? Vizuāli kaut kāda defekta, tehniskais stāvoklis? Nav nekādas problēmas. Vizuāli arī labs, tehniski izdevies perfekti. Nekādu defektu vizuālo virsbūvēju? Nav. Tā nobraukums 189 000. Rakstīts ordināls pārbaudīts nobraukums. Tad to arī pēc kaut kādiem dokumentiem var pārbaudīt, vai tas ir ordinālais. Jā, mašīnā bija viss tas vilnas servisa vēsture. Tur ir VIN numurs, jūs varat arī pārbaudīt ar VIN numuru. Tur viss rakstīts sludinājums. Jā, par Volvo, ja? Arī no stāvēšanas jau apstulbējuši alumīnija detaļas, tas arī parāda, tur skrūvs ir apklusējušas. Sīsta nav tā mašīna bijusi? Nekādas avārijas nav bijušas? Kā tā garantija strādā? Kā to saprast? Ja kaut kas notiek, tad kā jādara, jābrauc pie jums, jā? Pie mums, jā. Un tālāk jūs satēsiet? Tieši tā. Mēs redzam, kur noskrējiens ir 100 089. Pēc tiem datiem, ko mums sistēma izmet ārā, viņam patiesais ir 327. Faktiski patiesais divreiz lielāks ir. Jā, labi atvinuši ir. Viņam vajadzēja būt servis grāmatņē kaut kādā, vai ne? Man liekas, šajā gadā viņa elektroniski. Elektroniski, jā? Kā to var pārbaudīt, paskatīties, ka tur kaut kāds zobseks jāmāja vai kaut kāds citi darbi bijuši vai jādara? Ar vinkodu, man liekas, tā. Un tad ir, kur viņu vadīt iekšā? Pie Volvo? Vai kā? Google, man liekas, viss. Jā? Viņš rādi uzreiz, ne? Un tas nobraukums viņam ir 200 000 gandrīz tagad, jā? Jā. Tas ir ordinālais nobraukums viņam? Protams. Es paskatījos viņam nobraukumu. Jā. Internetā viņam nobraukums ir 300 kaut ko, 320 kaut kas tur ir. Šitai, jā? Jā, šitai mašīnai ir. Respektīvi, reālais viņa ir gandrīz divreiz lielāks nobraukums. Nē, nu, ja jūs skatījās, bija 300, tas bija? Nē, nu jā, nu kā sanāk, nu jautājums ir, kur ir attīts un... Nu, tur ir tas.